Tas ir cits Jā, jautājums. bet šī legalizācijas plāna vēl nav, jā? Tas ir tas, jā, bet tas ir viens no priekšlikumiem, manuprāt, tas var dot. Es atceros, Krievijā tas bija, es nemaldos, 2005. gadā. Viņi ar ieņēmumu vienreizēji bija pietiekoši lieli, jā, priekš Krievijas apmēriem, un tas ir solis, kas būtu jāspēr. Jo es saku, 90. gadā tas bija pilnīgi offshoreizācija. Bet to darba grupa ir darbu pabeigusi, un to tad jūs tagad kā sabiedriskā kārtā turpināsiet izstrādāt un izstrādāsiet līdz galam ar pa šīs darba grupas? Kas to izvilks? Es domāju, darba grupas līmenī tas darbs ir pabeigts, tad, ja lēmums ir pozitīvs, tad šo algoritmu, kā to izdarīt, ir viegli izstrādāt. Un to var izstrādāt vienā. Kas tur viegls? Kas? Izstāstiet mums minūtes laikā, kā viegli to izdarīt. Es varu praktiski savus arhīvus. Man liekas, ka 2002.3. gadā jau tāda vienreiz likuma rakstīja. Tas vienkārši primitīvi skan. Viegli to visu izdarīt. Ja mēs runājam tālāk par struktūrālām reformām, tad mēs neesam pieskārušies jautājumam, ka valsts vēl ar vienu neskatoties uz to, ka mēs esam privatizējuši lielu daļu saimniecības, nodarbojās ar tādām funkcijām, kas viņiem nav vajadzīgas. Un atkal es mēģināšu nerādīt koalīcijas partneru dārziņā, bet paskatīties savā. Mēs, piemēram, konstatējam, ka piemēram, tāda ministrija kā Tieslietu ministrija, tātad viņai ir 2 uzņēmumi, kur nodarbojas ar grāmatu izdošanu. Pie tam viena no viņiem sauc par tiesu nama aģentūru. Vai tā ir tāda valsts funkcija, kas būtu jāveic, teiksim, mēs sapratām, tas ir labi, ka jums piemēri ir. Paldies, ka jūs vismaz operējat ar šiem piemēriem. Vēl par ēnu ekonomiku bija ko pabeigt?